Mērķis, protams, ka ir mērķis. Mērķim jābūt visu laiku. Un, man liekas, ka, ja dzīvē cilvēkam nav mērķa, tad viņš nevar neko saņemt, neko sasniegt, jo vienmēr jābūt kaut kam, pie kā tu tiecies. Un, ja tev ir kaut kas tas, pie kā tu tiecies, tad tu vienmēr to sasniedz. Vismaz tas ir manā gadījumā, ja es kaut ko gribu, un ja es to gribu no sirds, tad pārsvarā man tas vienmēr sanāk. Tāpēc cilvēkiem, lai viņiem ir mērķi, un lai viņi mēģina, un lai viņi nebaidās un nedomā, ka nevar un nav iespējams, vienmēr viss ir iespējams un visu var saņemt, dabūt un sasniegt. Arī mūsu valstī bija mērķis kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Šis mērķis tika sasniegts, un 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas klubiņu dalību valsti. Latvijā ieplūda dažāda Eiropas fondu nauda, un šķita, ka labklājība tiks sasniegta tūlīt un viegli. Pirmajos 3 gados pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas tautsaimniecībā tika ieguldīta Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi 657 miljonu eiro apmērā. Līdz 2013. gadam kopumā domāts apgūt 4,5 miljardus Eiropas naudas. Tā paredzēta iedzīvotāju izglītībai, uzņēmējdarbības attīstībai un zinātnei, lai Latvija varētu sasniegt tādu pašu dzīves līmeni, kāds ir ikvienā normālā Eiropas valstī. Briseles institūcijās sākotnējo skepsi pamazām nomainīja atzinīga vērtējuma. Par Latvijas prasmi lietot Eiropas naudu sāk runāt kā par veiksmes stāstu. Fasāde sāk izskatīties sakopta, taču pa sētas durvīm piezagās krīze. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā politiskajās aprindās un sabiedrībā valdīja eiforija. Iekšzemes koprodukts nemitīgi auga. Taču 2009. gadā tas ir sācis pikēt lejup kā krītoša lidmašīna. Rūpniecības produkcijas apjoma tāpat auga, bet tagad līkne ir pagriezusies bezdibeņu virzienā. Tagad uzņēmumi bankrotē. Katrs 20. Latvijas iedzīvotājs ir bez darba. Kāpēc medus mēnesis pēc eirokāzām izrādījies tik īsts? Es domāju, ka mēs šo pārbaudījumu neesam izturējuši, jo tad, kad naudas bija maz, tad tiešām šī nauda tika pavisam daudz rūpīgāk skaitīta, daudz rūpīgāk vērtēta un daudz rūpīgāk uzraudzīta. Un tajā brīdī, kad šie vārti pavērās, ar to es domāju Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, tad faktiski mums parādījās divas pilnīgi jaunas naudas plūsmas, lielas un milzīgas. Pirmkārt parādījās privātās investīcijas, kas strauji ienāca šeit, jo šeit bija skaidri prognozējama, saprotama un droša vieta, kur naudai atnākt. Un plus ienāca iekšā Eiropas Savienības naudas. Un tajā brīdī, kad ienāca šīs lielās naudas, tā laika valdības samulks, es gribētu teikt tā, viņas aizmirst dažas vienkāršas lietas, kas ir tāds ekonomikas pamatpostulāts. Darba alga drīkst augt tādā pat proporcijā, kā aug darba ražīgums, bet labāk drusku lēnāk, jo tad nav inflācijas un tad tiešām tā ekonomika reāli aug. Mēs aizmirstām šīs lietas, mēs sākām šīs proporcijas pilnīgi otrādi, darba ražīgums aug maz, darba alga aug strauji, un, protams, ka cilvēki visi slāpuši pēc tās dzīvošanas tā kā Eiropas Savienībā. Faktiski tas bija kaut kāds brīnums arī, ka mēs viegli, praktiski bez asinīm, atguvām neatkarību, un tad hop, kļuvām par šo divu lielu organizāciju biedriem, un tagad īsti nezinām, ko darīt. Un tas, ko mēs darām, īstenībā mums nebūtu jādara. Kaut vai mēs skrupulozi, pedantiski sekojam līdz katram Eiropas Savienības regulas noteikumam, un liela daļa valsts tā nemaz nedara. Un faktiski esam iekāpuši atkal tagad otrā grāvī, reglamentējot visu, birokratizējot tik ārprātīgi visas lietas, ka vienkārši atkal jāsmējās. Jā, Eiropa tiešām dod iespējas. Es negribu teikt, ka viss tas, ko dod un tās iespējas, ko Eiropa dod, tā ir vērsta, lai tādas mazas valtiņas tur labi dzīvotu, bet kaut vai Igaunijas piemērs rāda to, ka var labāk dzīvot nekā to dara Latvija. Mēs neesam paņēmuši visu to, ko Eiropa var dot. Kaut vai tagad.
šais grūtais laikos. Tad, kad naudu nav kur ņemt un aizņemamies tādus milzīgus, iekrītam, iedzenām valsti tādos milzīgos parādos, kurus mēs nekad nevarēsim atdot. Jo mums neļauj to naudu izmantot rūpniecības, lauksaimniecības attīstībai. Mēs pārāk viegli piekrītam visam tam, ko pasaka Eiropa. Barozo kungs pareizi saka, mēs nevienam neko neuzspiežam, mēs jums dodam iespēju izvēlēties. Cīnāties, lai jūsu valdības cīnās. Tās Eiropas naudas, ko mēs dabījām, tā bija patiešām liela palīdzība, bet ja viņas būtu atdotas ražošanai, pieņemsim vismaz 90% no tām naudām, tad mēs krietni citā līmenī tagad būtu. Bet, es gribu vēlreiz atkārtoties, ko es arī 97. gadā pateicu, ka Eiropai mēs esam vajadzīgi kā patērētāji, kā ēdāji, viņu produkcijas ēdāji, nevis kā ražotāji. Katra valsts cīnās par savu ražotāju. Ne jau pavelti daudz no latviešiem ir kļuvuši ļoti, ļoti bagāti un miljonāri tikai tāpēc, ka šo plānu izpildīja. Tas ir mans personīgais viedoklis. Ja tas viss būtu tās Eiropas naudas patiešām aizgājuši ražošanā, mēs būtu krietni augstākā līmenī tagad bijuši. Un nebūtu šīs problēmas. Varbūt arī tā krīze nebūtu mums tā iesitusi, tā kā mums pašlaik iesita. Bet no otras puses, skatoties krīzi, pašlaik izdarīja arī daudz ko labu. Parādījās tās visas nebūtības, kas ir sastrādātas tajos labajos gados. Un nācās visu to kaut cik būtu salabot. Latvija ir zeme, kas neražo, bet kalpo. Gandrīz 70% saimnieciskās rosības noris pakalpojumu sfērā. Latvija ir zeme, kas pērk, nevis pārdod. Ārējās tirdzniecības bilance hroniski ir negatīva. Vislielākais bilances kritums sākās tūlīt pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Milzīgie kredīta resursi, ko piedāvāja Rietumu komercbankas, tika lietot nevis ražošanas attīstīšanā, bet patēriņā. Tika pirktas dārgas automašīnas, sākās spekulācijas ar nekustāmo īpašumu, bet politiskā elite pati piedalījās šajās dzīrēs uz parādu. Tauta domāja, ka ies ar pastalām visi kopā, bet palikām mēs ar pastalām un viņiem jau mašīnas pa maz, un visi labumi pa maz sagrābtie. Vai tad tauta to sagrāb, tur izsaimniekoja? Jā, un ko mēs tagad darīt bez tās Eiropas Savienības, tad lielais lācis mums uzliek tie pa virsu? Es domāju, ka liela daļa ir zudusi un joprojām zūd. Vai man dēls brauktu strādāt uz Somiju, tagad labprātīgā emigrācija? Jā. Viņam šeit nav ko darīt. Nav ne darba vietas, nekā. Neredzot iespēju pašrealizēties dzimtenē, nespējot nopelnīt, lai izdzīvotu, cilvēki brauc peļņā uz ārzemēm, un liela daļa uz neatgriešanos. Arī mirušo skaits ir lielāks nekā jaundzimušo. 2009. gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 12,9 tūkstošiem cilvēku. Tas ir apmēram tikpat, cik dzīvo tādā pilsētā kā Kuldīga. Šādi turpinoties pēc gadsimta, Latvija būs tukša. Valsts ārējais parāds, kas 17 gadu laikā nebija lielāks par 1,1 miljardu latu, ir sasniedzis 5 miljardus. Lielāko daļu šīs summas veido nesen paņemtais Starptautiskā valūtas fonda kredīts. Šī nauda neko neražo, bet tiek lietota, lai novērstu komercbanku sistēmas sabrukumu. Ar to tiek maksāts par dažu baņķieru privātā biznesa neveiksmēm. Valstī, kuras iedzīvotāju skaits ir tikai 2,25 miljoni, šī nauda būs jāatdod. Turklāt pašlaik nekas neliecina, ka tuvākajos gados ekonomika varētu atgriezties normālās sliedēs. Citās zemēs valsts atbalsts lauksaimniekiem ir daudz lielāks, līdz ar to Latvijas produkcijai grūti konkurēt. Zeme kļūst nevērtīga un tiek pārdota svežzemniekiem. Lauku iedzīvotāji pārceļas uz pilsētām. Lai veicinātu lauksaimniecības ražošanas efektivitāti, zemniekiem bija pieejama Eiropas fondu nauda. Lai to apgūtu, bija jāuzņemas risks un parāda saistības. Ne visi izvēlējās saimniekošanas formai atbilstošu biznesa modeli. Daudzos gadījumos Eiropas naudas vispār nevajadzēja ņemt. Cilvēks var normāli saimniekot, zemnieku saimniecību, viņš var normāli saimniekot, lietojot veco traktoru. Un viņš saimnieko ar peļņu. Viņam kaut kas tur, kaut kāda delta paliek pāri. Bet tad atnāk cilvēki un saka, klausies, ja? Nepērc tur Baltkrievu traktoru par 20 000, ja? Mēs tev dosim Eiropas naudas, tev 60% seks Eiropa, pērc traktoru Sampo
pa 100 000, vai kombainu pa 100 000. Jā, nu, un cilvēks nopērk, un viņš samaksā savas naudas, nevis 20, cik viņš būtu maksājis normāli, bet 40. Viņš samaksā 2 reizes vairāk savas naudas, un līdz ar to šo naudu viņš vēl paņem uz kredīta, ja, un tad viņš ir iegājis parādu verdzībā, viņam tagad šie parādi jāatdod, un viņš vairs nevar saimniekot ar peļņu, jo viņš ir pārinvestējis, lai absorbētu Eiropas naudas, no kur jau viņam nepalika. Tā nauda tā kā caur pirkstiem izgāja un aizgāja uz Somu teiksim, tehnikas ražotājiem. Viņi Latvijā šeit nepalika un Latviju nekādā veidā neietekmē. Daudzos gadījumos nevajadzēja šo naudu ņemt. Šī nauda palielināja izmaksas un padarīja neefektīgāku. Bet visi grāba, ko tam mēs negrābsim, padarīja neefektīvāku saimniekošanu. Turklāt, visa Eiropas naudu absorpcija saistās ar to, ka jāņem kredīti bankās. Un līdz ar to cilvēks, kuram pirms tam nebija nekādas, teiksim, nebija problēmas ar maksāt spējumu un tam līdzīgām lietām, viņš dēļ tā, ka jāabsorbē Eiropas naudas, viņš tagad ir banku parādnieks. Pirmsākumos paņēma, cik vien varēja. Izmantoja visas iespējas. Gan ieguldīja fermas rekonstrukciju, gan tehnikas parku uzlaboja. Līdz ar to ir tā, ka tagad nevar atļauties. Tu sēdz tos parādus, kas bija pagājušajā gadā iekrājies. Varbūt cits baidās iet uz banku, kaut kāds kredīts, kaut ko tādu. Ļoti patās kaimiņos viņi arī bez kredītiem, bez ko izteikt. Bet viņi labi dzīvo, viņiem ir savu naudu un visi. Viņam nav kredīts jāmaksā nekas. Ja man ir tāda piena lokopība, tad es uz tādu graudkopību nevaru pārlekt. Kaut gan man visu tehniku atļauja. Ja kaut kas noiet greisi, ja lokopība, es uzreiz varu pārslēgties uz rapšu audzēšanu un vēl visādiem tādām lietām. Latvijas meži ir viena no valsts galvenajām bagātībām, taču šie resursi, kas varētu nest peļņu, netiek racionāli izmantoti. Latvieši par lēto pārdod koksni ārvalstu uzpircējiem, nevis ražo Latvijas preci ar augstu pievienoto vērtību. Kāpēc tad latvieši paši to neattīsta? Attīsta, bet... Es ar koku darbojos 17. gadu, un tad mēs bijām Tausu rajonā 100 šādu koku zāģētavu ar 1000 strādājošo. Un pirms kādiem 12 gadiem, kad Latvijā aktīvi ienāca Zviedru somu kapitāls, lielās zāģētavas, viss šī lietiņa noplaka. Labi vai slikti, ne man spriest. Bet darba vietas tika zaudētas 1000. Jo, teiksim, manā mazajā zāģētavā strādāja vidēji 80 cilvēki. Mēs nezāģējām miljoniem kubikmetru dēļ, bet dienā mēs devām gatavu produkciju 100 kubikmetrus. Un es uzskatu, ka tas bija ļoti labs skaitlis. Liela daļa gāja eksportam, bija labas algas, bija darbs. Un tad, kad parādījās šīs lielās koku zāģētavas, tad mazās dabiski nomira. Latvijā noteikti katru gadu 12–13 miljonu kubikmetru tika cirsts. Tagad es domāju, ka tas skaitlis tuvojas kaut kur 20 miljoniem, bet man nav galīgi pārliecības, ka Latvijas valsts budžets no tā gūst adekvātu atdevi. Pašlaik šie Latvijas valsts mežu ciršanas pārspīlēti apjomi nodrošina darba fronti lielajiem skandināvu kokzāģētājiem. Par Eiropas naudām ļoti labi, ka viņas ir, bet es domāju, tur ir viens liels trūkums. Tā birokrātija, lai šo te naudu iegūtu, apgūtu, atskaitītos, ir reizēm tik liela, ka daudzi pat neiet pēc šīs naudas. Un tie, kas aiziet, es jau minēju, ļoti daudz bankrotu ar šo naudu, nav jau grūti uzcelt, grūti turpināt darbu. Viens ir uzbūvēt šīs te ražotnes, bet šiem uzņēmējiem pietrūkst apgrozāmo līdzekļu 1., 2. gadam. Bet mūsu nodokļu sistēma ir tāda, ka no šī uzceltā objekta prasa tāpat kā no ražotnes, kas strādā jau gadiem. Tas nav iespējams. Ir jādod šīs te nodokļu brīvdienas. Jo nevar uzlikt nodokļu slodzi, ja firma nav uzsākusi tādu ritmisku darbu.
Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā arī zvejniekiem kļuva pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Lai pretendētu uz naudu, viņiem bija jāņem vērā konkursa vadlīnijas un prioritātes. To skaitā bija, piemēram, zvejas intensitātes sabalansēšana, flotes atjaunošana un zvejas kuģa modernizēšana. Praksē izrādījās, ka sabalansēšana tulkojumā no birokrāta valodas nozīmē mazāk nozvejas kvotas, bet modernizēšana kuģa sagriešanu. No 209 piekrastes joslā zvejojošajiem kuģiem, pateicoties Eiropas Savienības fonda atbalstam, zvejas kuģu sagriešanai metālūžņos šogad palikuši 98. Es domāju, lielākoties visam jānotiek tā, kā notiek. Teiksim, sagriez vecos neefektīvos kuģus. Nu, viss gan nevajag sagriezt. Vismaz dažus. Es ceru, ka vēl nav pilnīgi viss sagriezt. Dažiem būtu jāpaliek, kur ierīkot kaut kādas restorāniņas vai noenkurot kaut vai tepat kaut kur, kad būtu tāds vecs foršs zvejas trallers, ja, kur būtu virsū zivju restorāns. Nu, es domāju, ka mēs noteikti apmeklētu laiku pa laikam, ja tur būtu labs pavārs. Ja runā par zvejošanu, es domāju, ka pienāks laiks, varbūt maz tik ilgi nebūs jāgaida, ka pasūtīsim jaunus kuģus, modernus, sakarīgus, ekoloģiskus, ar labiem dzinējiem, kas nepiesārņo, teiksim, vidi, un sāksim zvejot atkal. Jau to vajag, ja? Var, jā. Nu, cik var? Kur ar āriem tieši. Skaties. Tā būs kādu lasu. Pirmkārt, tas ir smags darbs. Pārāk smags priekš jaunatnes. Otrkārt, nav jau ekonomiskā atdeva. Nav jau algas, lai šeit nākt jaunieši strādāt. Vispār nevar atrast speciālistus. Tagad pārsvarā jau visi aizgājuši prom. Vai no tirzniecības kuģiem, jeb ārzemēs strādā. Un tie, kas strādā ārzemēs, tie, protams, ir daudz labāk situēti. Un redzot to, neviens jaunietis te nenāks strādāt. Varbūt pēc gadiem 10 Kuivižu ostā mēs redzēsim par Eiropas naudu pirktos igauņu zvejas trallerus, kuros mūsu puiši strādās par matrožiem. Dažbrīd sautīgu mērķu īstenošana stāv augstāk par valsts interesēm. Zivsaimniekiem nav sava lobija, kas varētu panākt šīs nozars veiksmīgu attīstību Latvijā. Tādu vadību, kāda mums bija, lai kā tas nepatīk tiem, kas ir par neatkarību. Ja? Tomēr iestāšanās Eiropas Savienībā bija labākais risinājums. Palikšana ārpus radītu mums stipri lielākas problēmas. Varu paskaidrot, kas paliek. Redziet, tāda vadība, kāda bija šī politiskā vadība, kas principā nerūpējās par valsti, ļāva zakt un paša vēl piedalījās zakšanas procesā, nedomājot vispār par nākotni. Ja? Šāda vadība viņiem būtu ideāla, ja robežas ir ciet un ja cilvēki nekur nevar doties prom. Ja? Un visi spiesti strādāt, teiksim, viņu noprivatizētajos uzņēmumos par tām algām, kādas viņi tur, teiksim, tā kā, vēlas maksāt. Ja? Latvija ir tik maza, ka demokrātijai nav jēgas. Viņi baigo tēzi pateica. Saprot, nav jēga demokrātijai. Un tad es saku, tad man pielic, man pašam arī pielic. Jo patreiz nav īstais laiks, lai izvirzītos līderi. Jo kas manā nozarē ir lieta? Es varbūt izgrietumās izspiest. Manā nozarē līderi neiziet priekšā. Tā ir baigā problēma pašlaik. Amatnieki līderi neiziet priekš par sevi, nepasaka savu vārdu.
Viņi slēpjas, viņi tāpat blēdās, tāpat nodokļus nemaksā. Un tā, ka līderis aizās priekšā un pateiks šitā, tad pretī būs jānāk politiskam līderim. Redz, kur tas knifs slēpās. Un atsimredzot, tie sūdi nav tik dziļi, un tie līderi vēl nenāk. Un tā, ka tie sūdi būs pavisam dziļi, tad tie līderi sāks parādīties, un tie izies priekšpusē. Satiekas profesionāli, teiksim, satiekas profesionāls amatnieks, profesionāls rūpnieks, viņi nevarēs dzīvot viens bez otru. Viens taiso skeletu, otrs taiso aizpildījumu. Un viņam runās ar profesionālu politiķi. Viņi reiz jutīs, ka tas nav, tu taču nekas neesi. Tu nekā nemāki un nekā nevar piedāvāt. Un tas profesionālisms būtībā izglābs Latviju. Un latvietim ir iekšā profesionālisms. Viņš lietas skat ļoti lietišķi. Viņam nav tas itāļu ļur, viņam nav tas ziemeļnieciskais, ka pilnīgi ielien un nekā neredz. Latvijas ir baikošā vietā. Viņš ir krustpunktā. Austrum kultūra, rietum kultūra. Ar austrumu neobjebjoši, neproživjoši. To mēs zinām. Rietum birokrātija raksta un tikai tā, un ne citādi. Ordnungs. Tur ir piemēri, saku, ziemeļnieki māk māju siltināt, bet ziemeļnieki nemāk māju vēsināt. Dienvidnieki māk māju vēsināt, bet nemāk māju siltināt. Mēs mākam izsiltināt vēsināt. Mēs esam universālāki. Mums ir vaigā priekšrocība šajā universālismā. Mēs tveram, tu pats redz, kā šodien pakarsts bija, vai ne? Vakarā jākvajag. Mēs domājam soli uz priekšu, lai vakarā būtu labi. Mēs nevaram izdzīvot. Mums ir ziemā jāsaka barība. Un reiz daudzām tautām tas nav. Viņš paņem no banānu koku banānu, no desu koku desu. Un viņš nedomā. Viņi nav domāšana iestādīti. Viņš nevar to izdarīt. Problēma ir tāda, ka aizņemoties naudu, patreizējā valdība pieņēma lēmumu neattīstīt valsti. Nauda ir, bet attīstība nenotiek. Privātie partnerības projekti ir aizliegti. Kā varēja būt tā, ka mēs atsakamies no iespējas attīstīt valsti? Es negribu neko pārmest premjeram Dombrovskim. Viņš nekad nav bijis biznesā, viņš neskatās, kā pelnīt naudu. Viņam ir svarīgi taupīt. Un šajā gadījumā taupīt jau var. Bet, ja visur tu taupīsi, tad nekas neattīstīsies. Biznesā ir tā, ja tu investē, tad tu vari arī nopelnīt. Tu vari zaudēt, bet tu arī vari nopelnīt. Bet, ja tu to naudu turi kaut kur un saki, mēs neko nedarīsim, tad gala rezultātā tie tikai zaudējumi, jo attīstība nenotiek nekāda un procenti ir jāmaksā. Un vienlaicīgi runājot ar starptautiskiem aizdevējiem, ir skaidri jāpasaka, ka nevar būt tā, ka jūs piespiežat Latviju kļūt par nekonkurētspējīgu valsti visā šajā reģionā, ceļot uz augšu nodokļus. Viņi grib, lai mēs paliktu parādā uz visiem laikiem, lai mēs maksātu procentus un tā summa pieaugt aizvien lielāk un mēs visu laiku būtu parādā, un tad viņi varētu likt mums darīt daudz ko. Kā to var mainīt? Mainīt, ejot pretējā virzienā. Tad, kad šodien valstī Eiropā ir slikti, nevis palielināt nodokļus, bet samazināt, lai tas bizness, kas iet prom no šīm valstīm, atnāktu nevis uz kaut kādām salām attālajām, bet atnāktu uz Latviju. Mums jāpadara Latviju par efektīvāku valsti, lētāku, interesantāku starptautiskām investīcijām. Mums jārada viss iespējamais, lai tie cilvēki teiktu, Latvija ir tā vieta, kur novietot starptautisko biznesu. Būs jau labi, tikai jāsagaida, kad atgriezīsies asinsritē nauda. Es domāju, ekonomikas asinsritē bankas šobrīd ir nobremzējuši pilnīgi visu. Tagad viņiem jātiek galā, jānoraksta savi simtiem miljonu zaudējumos, un kamēr viņi to krupu norīs, es domāju, ka viņi jau ir kaut kur dabūjuši jau kaut kur tā, patreiz vēl rīstās, bet tūlīt tas būs lejā, un tad sāksies atkal no jauna. Un es pieņemu, ka tad apdomīgāk gan viņi, gan bankas rīkosies apdomīgāk, gan cilvēki. Bet, kā agrāk meta naudu pakaļ, un kāpēc viņi neņēma to, ja tā padomā? Te ir vajadzīgs saimnieks. Un te es piekrītu tam, ko es esmu lasījis par Kārļu Ulmanu kādreiz. Viņš brauc, viņš redz, ka zemnieks tur ār vai pļauj, vai ecē, vai kartupeļus novāc, aptur savu to laiku. Ne tik špetnu mašīnu kā šodien, viņš aiziet pārbiem tam laukam pāri, nebaidoties sabrist sev kurpes un kājas tur samērcēt, aprunājās, izrunājās, vienam dod uzsmēķiet, otram uzdāvina kabats nazi, trešam kaut ko uzdāvina, teiksim, iedvesmo kaut ko iedod. Jā, tas bija saimnieks. Tagad kungi brauc, nogi ar melniem stikliem ciet, sargs priekšā, apsargs aizmugurē, palīgs blakus, viņš brauc skatīties, kāda izskatās lauki. Tā taču nebrauc valdnieks, tā nebrauc saimnieks, tā brauc tas, kas baidās no savas tautas. Baidās, ka viņš iznāks un ka viņam tur spļaus dzīvi par to, līdz kam tā Latvija novesta.
Latvija taču novest tam, bieži saka, Latvija novest līdz bankrotam. Tā juridiski un teiksim, no ekonomiskā zinātnes viedokļa valsti līdz bankrotam nevar novest. Ja viņai vienmēr ir ko pārdot, teiksim, ja runā, un ko tā Latvija pārdot? Nu, pārdodiet mežus, tā kā, teiksim, tā Grieķija tagad pārdod salas. Liela daļa Latvijas iedzīvotāji jau grimst nabadzībā. Atbalsts Eiropas Savienībai iet mazumā. Valsts vadītāji pieļāvuši smagas kļūdas, gan pieredzes trūkumu, gan sautīguma dēļ. Visus 20 gadus kopš neatkarības atgūšanas Latvijā pie varas ir bijuši tikai labējā virziena pārstāvi, tāpēc novērtāja pamesta rūpe par sociālo sfēru un reālu tautsaimniecības attīstību. Eiropas Savienības gaiteņos šie politiķi uzvedas kā pakalpiņi, tikai pret savu tautu izturas kā kungi. Briseles birokrātija šo situāciju apzinās, tomēr labprāt to akceptē. No tā neiegūst nedz Latvija, nedz Eiropas Savienības kopums.